Sveiki! Šodien es parādīšu, kā var eksportēt sagatavot VirtualBoxam. Nevis pašam VirtualBoxam, bet virtuālai mašīnai, kas ir uz VirtualBox. Principā tas ir pretī simple. Mēs vienkārši uzspiežam failu augšā kreisajā stūrī, Export Appliance. Mēs vienkārši izvēlamies šo. Format settings. Mēs varam atstāt defaultu. Ja ļoti vēlaties, jūs varat arī vienkārši paņemt uz basku kādu cita diska, kaut vai tepatās. Save. Viņš visu paņems pārliks. Uztaisīs to kopiju, kur var modificēt visas tās izmaiņas, piņasim, cik operatīvu atmiņu mazāk, varbūt vajag mazāk, varbūt vairāk. Vai arī jūs varat nomainīt loģiskos kodolu daudzumu, cik jūs dosiet viņam. Tālāk, jūs vienkārši finish. Un tad teorētiski jūs tāds cietādīski vai kā jūs būsiet uzlikuši, jūs redzēsiet, kur sagatavoja. 221 megabytes. Diezgan viegli. Un ja principā jūs gribat importēt, jūs vienkārši uzspiežat dubulto klikšķi. Atvērsies VirtualBox. Viņš tagad raksta appliance. Tagad pabeigs šitā lejupielāde, tad viņš parādīsies. Šeit ir tāda paša nosaukuma, bet ja ir kaut kāda cita virtuālā mašīna ar tādu pašu nosaukumu, viņš vienkārši pieliks vieninieku beigās, iekavās vieninieku. Bet priekš testa iemeslu dēļ es parādīšu, kā izskatīsies gala rezultāts. Es nezinu, kāpēc neparādīju pirms tam. Es domāju, mošu kaut kāds jauns updates, bet teorētiski šitam logam vajadzēja parādīties. Šādam logam. Un jūs tad vienkārši izvēlaties, kur jūs liksiet to virtuālo mašīnu. Tā kā es likšu viņu uz stuff, nevien box, šeit pats select file. Un jūs varat nomainīt name. Vienkārši kā viņš tiks nosaukts, tāpat kā šodien vienkārši mēs nosauksim viņu vienkārši pa imports. Finish. Un viņš tagad importē appliance. Viņš tomēr nebija pabeidzis eksportēt, rekur 2 gigabaiti. Tad jūs šeit redzēsiet actual, kā jāizskatās visam. Tas, principā, kur ir importēt. Viņi ir precīzi kopija šitai virtuālai mašīnai, tāpēc man viņa nebūs nepieciešama. Delete all files. Bet šitais files netiks izcēsts. Viņš izcēsīs tikai visu folderīt, principā. Paldies par skatīšanos, un tad tieks nākušajā video. Spiežat laiku, rakstiet komentārā, ko jūs gribat redzēt, vai ir kaut kādi jautājumi, es atbildēšu. Paldies!